bija tās notikums, kad 2012. gadā man bija personāla izstāde. Fotogrāfija. Un tā izstāde bija tādā veidā, ka es braukāju kopā ar tām bildēm pa visu Latviju. Ak, Dievs, sākās Dabas muzejā, turpinājās Ikšķilē, tad bija daudzās un dažādās vietās. Un viena no tām vietām, kuras to izstādi lika augšā, un parasti arī tenī katrā reizē, kad izstādi tika atklāta, bija arī tikšanās ar medniekiem, kuru priekšgalā bija gada balvas medniecībā laureāts Māris Bērziņš. Kā mēs visi zinām, Saldus Bērziņš, kas nodibināja Saldus un Brocēnu mednieku apvienību, Stalbriežu idejas viens no celstēviem Latvijā. Un Māris 2012. gadā teica tādus viedus vārdus. Es atvainojos, man jāpapildina vēl par to, ka pirms tam notika žēlošanās, cik mums viss slikti, bet to nedarīja Māris. Tur vārdu sakot, mednieki tur saka, ak, Dievs, varētu būt labāk tas, varētu būt labāk šis. Arī tur tanī vietā nav kaut kas kārtībā. Un tad muti atvēra Māris Bērziņš teica, kungi mednieki, pieminiet manus vārdus. Mēs šobrīd, 2012. gadā, dzīvojam Latvijas medniecības zelta laikos. Labāk vairs nebūs. Mēs dzīvojam pārpilnībā. Mēs dzīvojam diezgan brīvi un tā tālāk, un mums ir ļoti labi. Tālāk vairs tā nebūs. Ir pagājuši 13 gadi, un Māra vārdi ir perfekti piepildījušies. Perfekti.